Ar rezultīvs mačs, bet zaudējām mēs vāciešiem pēdējā pārbaudas spēlē. Kāda tev secinājuma pārdomas? Jāsaka, labi, ka tā ir pārbaudas spēle. Pie labas spēles. Es gribu teikt, jā, mēs visā visumā mēs spēlējam labi. Tāpat laikā mēs guvām, es ļoti ceru, ka ļoti labu mācību. Jo mēs par to esam runājuši, bet to šobrīd vēl neesam spējuši ieviest, kā saka, mūsu spēlē, ka mums ir jābūt principā perfektiem tajā, ko mēs varam kontrolēt. Es varu pateikt, kas ir. Mēs otrā periodā principā salauzām pašu sev spēli pie 1-1. Tie mūsu lēmumi ar ripu. Tā ir sarežģītākā daļa no manas teiktā, ka mums jābūt perfektiem tajā, ko mēs varam kontrolēt. Jo tomēr tā ir meistarība, tā arī spēles izpratne. Vairāk nevajadzīgi pārmetieni. Ceļš tas ir otrais periods. Mēs iesprūstam zonā, mēs dabūnām 2 noraidījumus, ielaižam vienā no. Tie ir lēmumi ar ripu, kuros mums ir jābūt labākiem. Vācieši spēlē labi, agresīvi, aktīvi, bet vēlreiz šajās situācijās, šajās koncertos mums jābūt labākiem. Mēs nevaram nospēlēt tā, kā mēs šeit nospēlējam. Plus, vēl jau vairāk, ko mēs varam kontrolēt, tas ir, teiksim, iemetieni. Mēs runājam pirms spēles, kā mēs spēlējam iemetienā, mēs runājam pēc pirmās trešdaļas, kad parādījām, kāpēc mēs nospēlējam atkal tā, kā nav jāspēlē, un mēs tā ielaidām vārdus, jo tāpēc, ka nospēlēja atkal tā, kā nav jābūt, ja mēs negribējām likt, lai, teiksim, spēlētāji nostājās nepareizi iemetienā. Tā ir situācija, kur mēs 100% kontrolējam, un tāda nedrīkst notikt. Vēlreiz, es ceru, ka mēs dabējām svētīgu mācību. Plus, protams, tā ir disciplīna. No pie 4-3, ka mēs atspēlamies 1-4-4-3, mēs nedrīkstam palikt trietā, un tā ir spēles disciplīna, ko mēs vēlreiz kontrolējam, kas, protams, man ir viens no maniem uzdevumiem, lai to komandu dabūtu uz to, bet mums tagad bija laba saruna. Es ļoti ceru, ka laba saruna. Tā nebija lamāšanās, bet tā bija saruna par to, ka 2 spēlēs A grupā, ja tu iemet 3 vārdus katrā, mūsu spēlē to, ko es sagaidu no komandas garantēti, ir jābūt punktiem. Mēs abās iemetam pa 3, bet ielaižam pa 6. Loģiski, ka tas, tā nevar. Kāpēc varbūt bija tās kļūdas, tās noraidījumi, neatstrādāt, nepareizi? Kā tev šķiet, kāpēc? Es neteikšu, ka neatstrādā, bet nūjas, par to mēs visu laiku runājam, ka nojām jābūt lejā un, teiksim, pret ripu. Bet kāpēc? Tas ir junior hokejs, un ikdienā mēs nestrādājam. Es nezinu, kādas ir prasības viņiem klubos, vai ne? Katrs spēlē savu hokeju, bet šeit mēs atnācām, mēs esam kopā, mums īsti brīdis sagatavoties. Vēlreiz saku, es ļoti ceru, ka mēs pie labas spēles zaudējot, un tagad izrunājot jau uzreiz pēc spēles, nelamājoties, bet izrunājot, ka lietas, ko mēs varam kontrolēt, mēs to spēli atdevām. Vācija labi spēlē. Viņi izmantoja savus momentus, bet mēs nospēlējam nepareizi. Gan mazākumā, gan iemetiens, gan nevajadzīgi noraidījumi. Tas ir lietas, ko mēs varam kontrolēt. Mazākumā var būt grūtāk, jo tur ir pretspēlētājs. Bet, teiksim, kā nostāties iemetienā, kas bija izrunāts centās reizes, mēs iznākam, tu taču neskrien ārā. Tev ir laiks padomāt, un tev ir skaidrs, ja uzvar, mēs darām to, ja zaudē, es daru to. Tā ir lieta, ko mēs 100% kontrolējam. Tāpat arī noraidījumu un mazākumā spēku paņēmiens nedrīkst taisīt. Mēs tā esam mazākumā. Kaut kā tā.